Pirmā biznesa radio projektors. Nu, lūk, mēs projektoru ar Laimu Žurginu par viņas filmu Kaza kāpa debesīs, un mēs pirms tam sākām runāt par to iekšējo brīvību, kas varbūt bija tajā laikā, un tā kā šis ir biznesa radio, tad es uzreiz tādu jocīgu jautājumu gribu uzdot, vai brīvību var par naudu nopirkt? Nu, nē, un tā nav saistīta arī ar politiskām formācijām vai iekārtām. Tā vai nu ir, vai nav, un iekšējā brīvība ir ārkārtīgi svarīga radošumam, jebkurā nozarē. Man patīk šis vārds, arī moderni neatkarīgais kino, neatkarīgie mākslinieki, bet atgriežoties pie šādas filmas, vai kāds, kas tajā laikā jau bija jauns vai netik jauns, kaut kur tika filmēts staigai, varbūt viņi arī sevi ieraudzīs kādreiz kaut kur nozibam fonā un sajūtīs to laiku. Kāda tā struktūra, no kurienes ir materiāls ņemts pārējai šai filmai? Materiāli, protams, ir tagad filmēti visi šie varoņi. Tagad, un, protams, ir arī vēsturiskas kronikas, kas, diemžēl, tagad netiek filmētas, bet kādreiz bija kinožurnāli, un tur ir ļoti daudz interesantu materiālu saglabāt. Šāds varoņdarbs, nav vienkārši. Tā tava komanda, ko tu kopā strādāji, operators, asistenti, jo viens jau nav karotājs. Protams, filma, ja jūs skatāties filmu, tad beigās ir garš saraksts ar cilvēkiem, kas ir piedalījušies, jo tiešām ir ļoti daudz dažādas profesijas, kas apvienojās. Un ir ļoti svarīga tā komanda. Tātad es atgādinu, būs filma Kaza kāpa debesīs. Viņa ir gandrīz vai gatava, vēl vajag tikai drusciņ. Nākošais ir Kazas gads, un tas nosaukums ir no Ulda Bērziņa dzejoja. Kaza kāpa debesīs. Dievam grēks sūdzēt vai kaut ko citu? Vai nesūdzēt? Nē. Nesūdzēt grēks. Nesūdzēt. Un nākošais ir Kazas gads, ko es arī novēlu visiem veiksmīgu, artistisku, jo Kaza ir artistisks dzīvnieks. Es pat esmu dzimusi Kazas gadā, tā kā viss Kazu bars vesels iznāk. Jā. Viss sakrīt. Paldies Laimai Žurginai, režisorei, producentei, topošās filmas Kaza kāpa debesīs pamatautorei, un es domāju, ka, lai kino arī būtu industrija, viņa tomēr ir māksla. Kur ir māksla, tur arī ir veiksmi, un arī, es domāju, nākošais Kazas gads būs brīnišķīgs un veiksmīgs režisoriem, producentiem, ne tikai radošiem, neradošiem, bet visiem.